Latvijas skolās strādājošajiem pedagogiem ir viens no visaugstākajiem stresa līmeņiem Eiropā. Izrādās, vaina nav meklējama bērnos. Daudz lielāku stresu pedagogiem rada zemais atalgojums, neskaidrība par nākotni un attiecības ar kolēģiem un priekšniecību. Skolotāju arotbiedrība izstrādājusi rekomendācijas, kā šo spriedzi pieveikt. Par to vairāk stāsta Dats Goldmane. Bērnu priekšā smaidīgi skolotāji izrādās nevienmēr ir laimīgi skolotāji. To neslēp pirmsskolas pedagoģe Līvija Balčūne, atzīstot, ka reizēm ir jāsaņems un bērniem, kas esot viens no lielākajiem priekavotiem, jāsmaida caur asarām. Vai tad var iedomāties, ka var ieiet pie bērniem sadusmojies vai noraudājies vai kāds pedagogs? Tas viss ir jāatstāj aiz durvīm, vienalga, cik tev grūti. Eiropas mēroga pētījumā baltiešu pedagogi atzīti par stresainākajiem Eiropā. Viens no galvenajiem lielās spriedzes avotiem - nedrošības izjūta. Viņi īsti nezina, kāda būs viņu slodze. Reizēm ir arī tā, ka viņi ļoti raizēs par to, vai viņiem pietiks darba. Un līdz ar to, protams, arī mēs varam izdarīt secinājumu, ka viens no tādiem būtiskiem aspektiem ir tas, ka skolotāji raizēs par to, vai viņiem pietiks naudas dzīvei. Stresu īpaši bērnu dārzos pedagogiem var radīt arī bērnu vecāki. Skolotājiem sāp arī sirds par tiem bērniem, kur cieši no nabadzības un citām sociālajām problēmām ģimenēs. Tas tomēr ir viens no tādiem ļoti smagiem emocionāliem aspektiem, kas skolotājiem arī liek dzīvot līdzi, raizēties par to un arī citreiz šīs problēmas risināt. Tikmēr arotbiedrība vispirms ir nolēmusi palīdzēt pedagogiem tikt galā ar spriedzi savotu pašu skolotāju kolektīvos. Pētījumi liecina, ka no visiem Eiropas pedagogiem tieši Latvijā strādājošie ir visvairāk pakļauti psiholoģiskajai vardarbībai no kolēģu un priekšniecības puses. Tā, es domāju, ir arī arotbiedrība loma vislielākajā mērā, jo mēs esam tie, kas aizstāv un savus biedrus, un kas ne tikai varbūt iestājas par tādiem samaksas jautājumiem, kas faktiski ir visam pamatā, manuprāt, šobrīd, bet mēs arī runājam par to, ja mēs redzam, cilvēks jūtas slikti, vai viņš jūtas nospiests, vai viņam, teiksim, ir kaut kādas savstarpējas nesaskaņas ar vadību vai otrādāk, vai kāds vienkārši ambiciozi musina visus pret kādu, ja, tad tās lietas ir jāpamana. Un par to ir jāsāk runāt. Arotbiedrība ir sagatavojusi rekomendācijas stresa mazināšanai darba vietās. Starp pieteikumiem ir aicinājums skolas vadībai uzlabot vispārējo darba organizāciju, kā arī veicināt skolotāju labāku iekļaušanos kolektīvā, piemēram, organizējot kopīgas izklaides. Dats Goldmane, Raits Valters, LNT.